Sveiki! Mani sauc Krišjāns, skeitoju jau 3,5, 4 gadus. Uzsāku skeitot, jo vēlējos braukāt vienkārši ar cruiseru vai longboardu dēli. Vienkārši braukāties, bet man bija viena diena tāda apziņa, kāpēc gan nevarētu uzlikt uz apmalītēm ar to dēli. Sāku mācīties triki, kas mani vispār turpināja iet šajā skateboarda ceļojumā. Es gribēju taisīt vienkārši ļoti tīrus, asus, precīzus trikus. Jā, viņi prot uztaisīt trikus ļoti skaisti, un man bija tāds, es arī to pašu vēlos. Katrs var iesist futbola bumbu vārtos, basketbola bumbu iemest grozā, bet vai tu varēsi pirmajā reizē uzkāpt uz dēļa un tomēr palikties? Tas ir īstais jautājums. Kāpēc citiem vajadzētu skaitot? Tagad jūs sākat skaitot, jūs izveidosiet pašu savu disciplīnu, tā jūs izveidojat vienkārši pašu izaugsmi. Jo tā būs tiešām ļoti liela, tā tevi norūdīs, jo, skateboardā tu kritīsi daudz, bet tas nenozīmē, ka tev jāpadodas. Čau, mani sauc Ralfs, es jau skaitoju 2 gadus. Man liekas, man tēvs kaut kā par to parādīja. Tas man likās daudz jautrāk, daudz efektīvāk, vieglāk pārvietoties, uzlikt uz apmalēm, nolikt no apmalēm. Tie ir tā kā stila punkti klāt tev personībai, tā teikt. Ir daudz tie saukamie poseri. Man patīk skaitot tāpēc, kad tu skaito, kad tu esi uz dēļa, tu ne par ko citu nedomā. Tas vienkārši arī attīst tavu mentālo, tavu fizisko. Es esi aktīvs, veselīgs. Bet kāpēc vajadzētu citiem skaitot? Tas ir kaut kas, ko bieži vien cilvēki neapsver vispār darīt. Kad viņi domā par kādu fizisko aktivitāti, kādu sporta veidu. Man liekas, tas ir ļoti labs veids, kā nostiprināt savu disciplīnu. Vienkārši skaitošanā, un tas uzreiz arī pārēs tavu reālo dzīvi ar ikdienišķām lietām. Tas arī ir ļoti labs veids, kā dabūt jaunas iespējas, dabūt jaunus draugus, kaut ko uztaisīt, kaut ko foršu, ko iefilmēt, padalīties.